Par reformācijas pirmsākumu, kā rezultātā notika katoļu baznīcas šķelšanās un izveidojās jaunas konfesijas, uzskatāms 1517. gads, kad Mārtiņš Luters pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm pienagloja 95 tēzes. Mums ir tāda sajūta, ka tā, protams, ir ticības un pārliecības lieta, bet tāpat laikā tā bija arī tāda progresīvo cilvēku iestāšanās par modernizāciju, par jauninājumiem. Viens no pirmajiem reģioniem ārpus Vācijas, kur sāk izplatīties Lutera mācība, bija Livonija. Pateicoties gaišajam ceļam, kas tolaik bija svarīgākais starp Livoniju un rietumiem, vēsts par pārmaiņām sasniedz Tukumu, kur tās ātri uztvēra Tukuma ordeņa pils pārvaldītājs un viens no pirmajiem Durbes un Šlokenbekas muižas slēņu turētājiem Dītrihs Butlers, kurš arī uzņēmās veicināt izmaiņas Livonijas politiskajā pārvaldē. Bet Dītrihs Butlers iestājās tolaik pirmās modernās laicīgās valsts, Prūsijas valsts slepenajā dienestā, acīm redzot ar to motīvu, ka viņš saprata, kā daudz tajā laikā, ka Livonijā ir vajadzīgas pārmaiņas, ka šī valsts vairs nav tik spēcīga, kāda viņa kādreiz ir bijusi. Izstāde Gaišais ceļš veidot kā stāsts nevien par reformācijas laiku, bet arī par Dītrihu Butleru. Pateicoties gan Latvijas Nacionālā arhīvā dokumentu krājumam, gan jo īpaši Zviedrijas valsts arhīva dokumentiem, kurus mēs no kolēģiem šajā arhīvā saņēmām, ir bijis iespējams nedaudz precizēt un saprast, kas tad īsti ir Butlers un kāda ir viņa saite ar Tukumu un arī par to, kādas lēņas viņš ir ieguvis. Izstāde Durbes pilī būs apskatām līdz Latvijas 100. jubilejas gada izskaņai.